Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 12. nodaļas. Starp tiem, kas bija atnākuši uz svētkiem, lai pielūgtu Dievu, bija arī kādi grieķi. Tie nāca pie Fīlipa, kas bija no Betsaidas Galilejā, un lūdza viņa: Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu. Fīlips nāca un pateica to Andrejam, un Andrejs un Fīlips pateica Jēzum. Bet Jēzus tiem atbildēja: ir pienākusi stunda, kurā cilvēka dēls tiks pagodināts. Patiesi, patiesi, es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Kas man kalpo, lai seko man, un kur es esmu, tur būs arī mans kalps, kas man kalpos. To mans Tēvs godās. Tagad mana dvēsele ir satriekta. Ko lai es saku? Tēvs glāb mani no šīs stundas. Šīs stundas dēļ taču es esmu nācis. Tēvs, pagodini savu vārdu. Tad atskanēja balss no debesīm: es to esmu pagodinājis un pagodināšu atkal. Ļaudis, kas tur stāvēja, bija to dzirdējuši, sacīja: tas bija pērkons. Citi teica: uz viņu runājis eņģelis. Jēzus sacīja: ne manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad šī pasaule tiek tiesāta. Nu šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. To viņš sacīja, norādot uz savu nāvi, kādā viņam būs mirt. Āmen. Dievs svētais gars, pieskaries katram no mums un palīdzi, ka mēs saprotam tavus vārdus, ka tie ienāk pie mums un paliek, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Pēc 2 nedēļām, Lieldienu rīts, jau 7 pēc pirmā dievkalpojuma mēs apliecināsim viens otram: Kristus ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Bet līdz tam priecīgajam brīdim mums vēl ir jāsako viņam pazemojuma un ciešanu ceļā, lai šis Lieldienu rīts mums pienāktu patiesā un apzinātā priekā. Tajā dienā Golgātā pie krusta bija tikai nedaudzi. Tagad viņa krustu redzam visi, kā sakristējs altāra gleznā, kur šis krusts stāv uz Rīgas panorāmas, Golgātas krusts. Tādā veidā pasakot, ka šis krusts ir redzams no visas pasaules, no katras vietas. Bet tas, ka toreiz bija tikai daži tā krusta priekšā, kā arī tajā sakristējas bildē ir redzams, tas ir pretnostatījums tam, kas bija un kas būs. Un tas ir viens no pasaules likumiem, kas rāda uz pasaules nepastāvību. Kas ir tā iemesls? Mēs mazliet to skatīsim tālāk,
bet uzreiz pasaku, lai šī atbilde nepazustu vārdos. Tas, ka šī cīņa ar pasaules valdnieku notiek visu laiku. Un brīžam viņš ir priekšā, un cilvēki atšļūk un aiziet savās gaitās, bet tad atkal nāk brīdis, kad dzīve mainās un visi slavē to kungu. Šī amplitūda ir gara. Tā nav viena lielā piekdiena un viens augšām celšanās rīts. Tie var būt gadi, gadu desmiti, un ir būtiski, ka mēs tajā tukšākajā, tajā zemākajā punktā vienmēr atceramies, ka no mūsu ticības ir atkarīgs, lai pasaule spētu pacelties uz lieldienu rītu. Tuvojas mūsu ticības ceļā šobrīd šis ciešanu laika kulminācijas brīdis. Mēs lasām arī evaņģēlija notikumos, pieaug jūdu ienaids, viņu pretestība Kristus sludinātajam vārdam pāraug skaidrā vēlmē viņu nonāvēt. Šodienas svētdienas latīniskais nosaukums saka: tiesā mani vai gādā man taisnību, kungs. Varētu teikt, gādā man pastāvību manā ticībā. Bet runājot par taisnīgumu, ir skaidrs, ka tas parādās tur, kur ir šīs divas puses, taisnā un netaisnā. Par Kristus nākšanu jau introitā mēs runājām kā par gaismu. Gaisma vien var parādīties tikai tumsā. Viņš nāca kā patiesības gaismu, bet tumsa viņu nepieņēma. Tā pasaule, kas bija kā tumsa, viņu sevī neielaida, un tā arī palika tumsa. Tas, kurš ielaiž Kristus gaismu, tas ierauga sevi un savu dzīvi pavisam citādu. Tas, kas līdz šim nebija viņam skaidrs, nebija pat pieņemams, pēkšņi ir tapis kā savs, un viņš ir kļuvis kā savējais. Tā ir mūsu gara pasaule, kam piemīt šāda spēja ielaist un tad mainīties, un to nodrošina svētais gars. Tā ietekme, tā darbība. To mēs katrs, kas iet iesvētas mācībās, pēkšņi atklājam, piedzīvojam šo izmaiņu dažu nedēļu, mēnešu laikā. Bet par šo izmaiņu mēs lasām no seniem laikiem. Arī šodien no dzirdētā Ījāba grāmatā cilvēks piedzīvo savu atgriešanos, taisnības atgūšanu, kas viņam ļauj atkal skatīt Dievu vaigu. Atgriežoties, cilvēks glābi savu dvēseli. Un tādējādi top saprotam šīs mūsu dzīves divas puses. Miesa, kas ir redzama, un otrā gara pusē stāv kas tāds, kas ar mums notiek. Mēs to varam sajust, piedzīvot, bet redzams tas nav. Diez vai pat paši lielākie ateisti teiks, ka viņi nejūt savu dzīvību, savu dvēseli. Vakar kaut kur internetā redzēju aptauju. Latvijā ap 48% cilvēku tic Dievam un sajūt sevi kā kristiešus, 30% tic Dievam, bet neuzskata sevi par kristiešiem. Šī daļa īstenībā ir visinteresantākā. Un tikai kādi 14% domā, ka ir ateisti, un kādiem 7-8 ir grūti uz tādu jautājumu vispār atbildēt. Bet iznāk, ka vairākums tomēr saprot,
ka ar dzīvības aiziešanu no viņiem, viņu miesa paliks nekustīga, nedzīva un viss mūžā gribētais, pelnītais, sakrātais, varbūt reizēm pat ar zobiem no citiem rautais, viss paliks, jo tas ir un paliek piederīgs pie miesas. Kad jaunās ģimenes jūs sākat paši savu dzīvi, viss jums ir jārūpē no jauna. Tas prasa lielu piepūli. Un tās ģimenes, kas sāk savu kopējo ceļu šeit baznīcā, baznīcas altāra, dieva altāra priekšā, ir mācījušās un dzirdējuši, ka visas viņu savstarpējās saskaņas pamats ir balstīts viņu garīgajā dzīvē. Ja mēs spējam to visu laiku paturēt savas dzīves centrā, tad mūsu rūpes par to redzamo dzīvi iet mums labumā. Tā kā teikts, dzenieties pēc Dieva valstības, tas pārējais jums nekur nepaliks, viņš nāks klāt. Tad mēs mākam priecāties par taisnību un zinām arī taisnības devēja vārdu. Tas ir Dievs, kas savā žēlastībā pats mums to visu atklāja. Un cik grūti ir tiem, kuru sirdis ir aizsakts šai taisnībai, kur varbūt spēja sagādāt daudz visādu labumu, bet kam no tā vairs nav nekāda prieka. Pat no savas ģimenes dzīves, no saviem bērniem. Tādēļ, ka viņi visu laiku paliek tikai tajā vienā pusē, miesas pusē. Un iznāk, ka viņu darbi, lai cik tie nebūtu lieli, ir nedzīvi, jo tajos nav dvēseles, nav prieka. Tas ir kā vecās pirmās derības laikā. Mēs nesen runājām, grēku salīdzināšana notika ārēji, kā apzīmēšana, ka reizi gadā tika atņemta kāda dzīvnieka dzīvība un priesterim ieejot tempļa vissvētākajā vietā, slacītas dzīvnieka asins ar šo rituālu, tad mēģinot kaut ko labot cilvēka dzīvēm. Lai arī tas liekas tik tālu, kādi 4,500 gadu, bet mēs reizēm tieši tāpat gribam arī savā dzīvē kaut ko izmainīt ar kaut kādiem nedzīviem darbiem, ar svētītu ūdeni, ar zilu papīru, ar krīta krustu uz tā. To es atceros no savas bērnības. Jums varbūt ir citādi piedzīvojumi nākuši no visām martām un grietām, kas apkārt kaut kur dzīvo mums Latvijā. Ko nu tik? Kurš nav sadomājis? Un tajā 30% aptaujā, kas ticēja Dievam, bet neuzskatīja sevi par kristiešiem, tie ir laikam šie te procenti, kuri tic visam kam, visa veida mājiņticībām un visur piesauc vēl Dievu klāt. Dievs ir dzīvs, un tāpēc arī mēs esam dzīvi. Un tas ļauj mums domāt un rūpēties par savu dzīvību. Un tur vienmēr neatņemama sastāvdaļa ir klāt Kristus. Jo caur viņu, tikai caur viņu mēs tiekam Dievam klāt. Tad mēs varam domāt arī par savu dvēseli un par tās mūžīgo saglabāšanu. Par to mēs visu laiku stāstam, sludinām. Tas arī ir tas evaņģēlijs, labā vēsts, kas mums atklāja un paziņo, ka mūsu dvēseles dēļ starp Dievu un cilvēku ir noslēgta jaunā derība. Nevairs āža asinīs, nekādā rituālā, bet patiesībā mūžīgā gara spēkā, Dievdēlam sevī uzņemot visu cilvēku vainu un uznesot pie krusta.
kas paceļas virs pasaules, kā mūžīgs, garīgs, neredzams Dieva altārs, bet reāls. Mēs šajā brīdī varam domāt, vai šie pareizie vārdi, labie vārdi aiziet līdz katrai nocietinātai dvēselē, kura grib kaut ko tādu redzamu, vienkāršu un tikai sev paņemamu. Vai tas cilvēks nākošajā reizē aptaujā, tās aptaujas tur bija rādītas visi gadi pēc kārtas, bet tie procenti pa 1-2 nemainījās proporcija. Kādu atbildi viņš izvēlēsies nākošajā aptaujā? No grūti atbildēt vai no ateistiem aizies pie tiem, kuri saka, ka Dievs, viņi gan vispirms saka, ka kaut kas augstāks ir, un tad kaut kādā brīdī nonāks arī līdz tam, ka mums ir ne tikai neskaidra ticība, bet caur Kristu pilnīgi skaidra šī ticība. Kas nosaka, ko var pieņemt un ko noliegt? Šāds cilvēks vienmēr domā, ka tas ir viņš pats. Bet laika gaitā mēs varam saprast, ka tomēr ir kādi likumi, pēc kuriem cilvēks visu atzīst un šķir vienu no otru, tiesā. Šos likumus cilvēks pats neizdomā. Viņš tos sajūt, varbūt domā, ka tas tā pieņemts, bet ir kāds, kurš šos likumus viņam ir iedevis, un pēc kuriem tad visa dzīve notiek. Un tas ir tas spēks, kas ir tajā otrā pusē, neredzamajā gara pusē. Un šis spēks nav viss, vienmēr to mēs atgādinām, Dieva pretinieks, jo Dievs ir spēcīgāks par šo spēku. Tikai mums, cilvēkiem, pret ļauno tumsas pasaules valdnieku, pašiem par sevi nekādu ieroču nav, jo mēs tajā pusē netiekam iekšā. Tur var tikai Kristus ieiet. Bet šī ļaunā pārspēks ir milzīgs. Un mums šajā sevis glābšanas ceļā var palīdzēt Kristus, ko viņš ir izdarījis. Mēs to lasījām šodienas evaņģēlijā. Līdz Paskā svētkiem tur bija palicis pavisam mazs laiks. Bija sabraukuši un sapulcējušies jūdi, bija atnākuši arī kādi grieķi, un nevis lai pasēdētu baznīcas klusumā, vai lai intereses pēc paskatītos, kas tur baznīcā tāds notiek, ārā tur olas ripina un šūpojās, bet kas te notiek, te nekas nenotiek, bet viņi bija atnākuši, lai pielūgtu, ievērojāt. Patiesi, ticība sākas no bijības tā priekšā, ko tu pielūdzi. Brīdī, kad tu apzinies to milzīgo pārspēku, kā priekšā tu esi nonācis. Tev tas ir pēkšņi atklājies, jo tu esi pacēlies pats pāri pār šīs miesas visām vajadzībām. Grieķi ir redzamās gudrības, filozofijas zinātāji, bet arī viņi bija pieņēmuši jūdu ticību. Un tagad, kad bija dzirdējuši par šo jauno Jēzus mācību, viņi gribēja Jēzu redzēt. Kā grieķi pēc savas dzimšanas viņi ir pagāni, un tādēļ nav zināms, vai Jēzus ar viņiem gribēs tikties. To nezina arī Filips, kurš acīm redzot ir ar viņiem pazīstams, jo ir no Betsaidas Galilejā. Tas ir no Galilejas jūras, kur daudz ļaužu no citām zemēm pelnīja iztiku, un tādēļ grieķi griežas tieši pie viņa.
Fīlips iet pie Andreja, un tad abi pie Jēzus. Lai cik tas nebūtu negaidīti, bet tieši šīs ikdienišķās, varētu teikt, nesaprotamās detaļas, kurš pie kura iet sākumā viens, tad divi, kā divi liecinieki, apstiprina mūsu pārliecību par šī Jāņa evaņģēlija autoru un par viņa teksta ticamību. Arī uzrakstīšanas laikā tas apliecināja, ka šī evaņģēlija autors ir bijis to notikumu acu liecinieks. Kādēļ, lai cilvēks pēc 100 gadiem rakstītu, kurš pie kura tur gāja? Tas domas virzībai nekādu jaunu attīstību nedod, bet Jāņa evaņģēlijs atšķiras tieši ar to, ka atklāja to pārvērtību dziļumu, kuras izraisa Dieva ienākšana mūsu pasaules cilvēku pusē. Un šī dokumentālā precizitāte ataino to notikumu, ko autors atceras. Un arī tālāk mēs redzam, ka kāda sarunas daļa tur it kā pazūd, bet tikai tādēļ, ka mums pašiem ir jāsaprot tā situācija, kurā tas autors pats ir bijis klāt, un tādēļ neko tur tuvāk neskaidro. Jēzus, tā pauze ir pirms tā Jēzus atbildes, Jēzus redzēdams grieķus, kurus droši vien varēja pazīt arī pēc izskata un apģērba, un zinādams, ka viņi kā pasaules gudrības piekritēji, sāk viņiem atbildes vietā stāstīt par auglības un augšanas likumu, ka vienam ir jāmirst, lai cits dzīvot un atdot savu spēku. Tas tādēļ, ka tā ir tā gudrība, kas viņiem, grieķiem, būtu saprotama. Viņš saka, ka viss jaunais aug ņemdams spēku no vecā, un ka vecais tādēļ iet bojā, ka miesai ir jāmirst, lai gars dzīvotu. Mēs varam domāt, ka grieķi nevis vienkārši gribēja Jēzu paskatīties, viņa ieraudzītu pa gabalu, kāds viņš izskatās, bet varbūt viņi gribēja aicināt viņu glābties no šīm dienām, kas viņu priekšā nāk, sekot uz viņu zemi, un tur tad kļūtu par visu dievinātu, gudrības pilnu runu turētājus. Bet runas arī ir tikai miesas daļa. Jēzus bija aicināts kalpot patiesībā. Tas nozīmē kalpot garā. Un viņa atbild uz šo neizteikto jautājumu par došanos prom ir tā, ka viņam ir jāpaliek šeit un ir jāmirst, ir jāatstāj miesa, lai sāktos jaunā derība, kas nesīs daudz augļu. Savu atteikumu sekot viņiem Jēzus pāradresē, aicinādams sekot viņam, lai būtu vienalga kopā. Varētu teikt, ka viņš saka viņiem, jums ir pilnīga taisnība, mums ir jābūt kopā. Sekotājs ir kalps, vergs. Un Jēzus rāda, ka šī kalpošana viņam ir nesaraujami saistīta ar kalpošanu arī debesu Tēvam, jo viņi ir kā viens. Sekošana viņam ir šī likuma devēja nomaiņa, kad mēs vairs neklausām tumsas spēku valdniekam, bet sekojam pa šo Jēzus atvērto ceļu. Šāda sekošana viņam nav iešana uz lielveikalu vai pastaiga gar jūras malu. Tai ir vajadzīgs spēks un griba, lai saņemtos un izšķirtos
izdarīt izvēli. Tieši tāpat, kā to dara pats Jēzus. Jūs redzat, viņš jautā, vai viņam ir jābaidās no tā, kas stāv viņa priekšā, caur ko viņam būs jāaiziet. Kam viņš to jautā? Sev, lai tad apliecinātu pats savu izvēli, un arī mums, kas ir sevišķi svarīgi. Jēzus spēku savā vienotībā ar Tēvu saņem. Viņš saka, ka tieši tagad viņš varēs pagodināt savu Tēvu. Tas ir izpildīt to, kādēļ viņš ir sūtīts pasaulē. Un viņš to dara mūsu dēļ. Tādēļ mēs spēku smeļamies ticībā un pārliecībā, ka sekojot Kristum, arī mēs esam vienoti ar viņu. Un kas ir šī balss no debesīm, kas dažiem likusies kā pērkons, citiem kā eņģelis? Jēzus atklāja, kādēļ tā ir skanējusi. Dievs katreiz runā mūsu dēļ, un tā tas ir līdz pat mūsu dienām. Viss, ko Dievs dara, saka mums caur parādībām, notikumiem mūsu dzīvē, kas dažreiz varbūt notiek tikai vienu reizi mūžā. Kāds pieskāriens, kāds stiprinājums, tas ir pieskāriens mūsu dvēselē. Un tā ir tā eņģeļa balss, kas tajā brīdī mūs uzrunā un saka, bēdz no grēka, vai celies un ej, paļaujies un tici man. Mēs sadzirdam sevi šo aicinājumu pilnīgi skaidri. Vai arī varbūt tā skan kā bargs pērkona uzbrēciens, spējš kā zibenes zobens, bet dažreiz cilvēks, tā kā Luters savā laikā, redz zibeni iesperam tur, kur tikko ir stāvējis. Un varbūt tur viņam tā balss ir teikusi, panāc malā, panāc nost prom no tā koka vai no tās vietas. Tādas liecības mēs esam dzirdējuši. Un to ieraugot, tad mēs pieņemam kā brīdinājumu un apliecinājumu, un tajā pašā brīdī mūsu acis atveras. Bet dažiem tās neverās nepako. Un tas ir tas tumsas valdnieka tvēriens. Tieši šie Kristus vārdi, ka viņš būs tas, kas atbrīvos no tumsas valdnieka varas, ir tā evaņģēlija vēsts, kas mums šodien ir jāsadzird cauri visiem pērkona dārdiem, saules aptumsumiem un ziemeļblāzmas spožumam, cauri grieķu un visu citu pasaules gudrību atnestajiem maldiem. Patiesā gaisma un patiesais glābējs ir Kristus. Viņa miesa ir mirusi, lai viņa gara dzīvība vienmēr būtu pie mums. Viņš ir gatavs doties tālāk pretim savam krusta ceļam. Pasaules nepastāvības un mainības pamats sākas katrā cilvēkā. Aptaujas rāda, ka vienmēr būs daļa maldīgo, kuru izvēles laiks vēl ir priekšā. Un arī katram no mums ir jābūt gatavam sekot viņam, kā es teicu, lai uznestu galu galā gan sevi, gan citus ticības augšienē, kalpojot viņam patiesībā, dzīvībā, taisnībā, ar saviem gaismas darbiem, vienkārši esot, stāvot, paliekot viņa pusē, kopā ar viņu. Tad mēs esam spēcīgi un spēcīgāki par pasauli, par visiem kārdinājumiem, arī par pasaules ļauno valdnieku. Āmen.